Sveicināti, cienējamie klausītāji! Mēs jau esam mūsu 4. podkāstu epizodē. Sastāvs joprojām ir nemainīgs. Es esmu Agnis. Es esmu Jānis, joprojām. Un es esmu Olivers, arī vēl joprojām. Un Oliver, par ko mēs šodien parunāsim? Kāda ir mūsu šīs dienas tēma? Mums šodien ir ļoti interesanta tēma, manuprāt. Mēs parunāsim vairāk par mums pašiem. Mēs parunāsim, kas mēs esam, ko mēs darām un kā mēs nonācām šeit. Un galvenokārt mēs parunāsim, kas tad vispār ir SDRN, ja tu vēl nezini. Un vispār jautājums noteikti, varbūt, kāpēc mēs atrodamies citās telpās? Mums nebija kur citur filmēt. Nē, tā ir. Jā, bet patiesībā šī ir vieta, kur mēs pirmo reizi satikāmies un arī mūsu komanda izveidoja pirmās saiknes. Tāpēc šī vieta mums ir simboliska un mēs izdomājām, ka šo epizodu mums vajadzētu filmēt tieši šajā vietā. Labi, kas ir šī vieta? Šī vieta? Tu jau gribētu zināt. Banka augstskola, šī ir banka augstskola, šī ir open lab telpa, kur mēs jau iepriekš esam nākuši, strādājuši kopā. Mums šeit pat ir bijuši team building aktivitātes, kas ir palīdzējis mums stiprināt komandu. Un viss, kas interesants šeit ir noticis. Jā. Es uzskatu šo telpu par tādu vietu, kur, principā, jebkurš var atnākt, kad viņam vajag. Un te var darīt, principā, ko vajag. Iedomājies, ka tas būtu nevis restorāns, bet kafijas, kafejnīca, ja, kur, zināj, pa hipsteri aiziet, pastrādā, padzer kafiju, tad tikai vienkārši kafijas nav. Jā. Tad tikai te ir domas par naudu un kā taisīt naudu. Jā, te ir full focus. Jā, maintinē. Pienākās. Jā. Labi, tad jūs jau uzsākāt, mēs esam banka augstskolā, tad kā mēs šobrīd sevi saucam? Mēs šobrīd sevi saucam par banka augstskolas studentiem, vai ne? Mēs tūlīt sāksim 3. kursu. Jā. Un varbūt vairāk pastāstiet, kāda mums ir programma, jo mums ir paveicies, ka mēs visi esam vienā un tajā pašā programmā. Jā, izsakies. Ko tu domā par mūsu programmu? Personīgi es nezināju, ko man ekspektot. Angliski sakot. Sagaidīt no banka augstskolas, bet man viens draugs, draudzene no kursa uz šejieni ieteica atnākt, un es domāju, kāpēc ne, arī atnākšu. Un līdz šim momentam es nevienu sekundi neesmu nožēlojis savu šo izvēli, jo es saticu diezgan ambiciozs cilvēks, kā jūs, vēl daudz citu cilvēku kursā. Manuprāt, esmu dabūjis arī labus kontaktus nākotnē un iekrājis diezgan daudz pieredzi. Un ko es vēl sapratu, kad man patīk uzņēmējdarbība un patīk viss ar to saistīts mārketings, tur vadība. Tā ir arī tas, ko mēs arī mācāmies mūsu kursā, kas saucās biznesa procesa vadība. Jā, palielam, tas labākais ir tas, ka mēs apgūstam kaut kāds iemaņas no mārketinga, mēs spējam pareizi tur izveidot kaut kāds materiāls. No otras puses mēs iepazīstam nedaudz vairāk sevi, mēs iepazīstam cilvēkus ar kursiem, kas mums ir, viņi ļauj mums atpazīt, kuri cilvēki būtu tā kā labāki, varbūt sadarbībai, no kuriem varbūt labāk izvairīties. Tu saki, kā ir, un tā ir. Es teiktu, ka mūsu kurs ir īpašs ar to, ka tu saņem ne tikai kaut kādas teorētiskas zināšanas, bet tu atver tā kā jaunu pasauli priekš sevis, tu izzini sev vairāk un tu arī kļūst par savādāk cilvēku, tu kļūst mierīgāks, nosvērtāks, tu daudz vairāk tā profesionālāk runā, nekā tu pirms tā mēs runājam atnākot uz šeit. Jā, man šeit mūsu kursā ir ļoti spēcīgi arī šeit banka augstskolā ir tas, ka ir ļoti daudz praktiskais. Mēs tikko visi bijām praksē, jau 2. kursā, un tā bija pirmā reize, ka mēs iesim praksē, jo mēs 4. kursā vēlreiz iesim praksē, un es domāju, ka tā bija lieliska pieredze visiem mums, jo tieši praksē, darot lietas, tu vari saprast, vai tu gribi to darīt arī turpmāk dzīvē, vai arī tieši pretēji tu to noteikti negribi darīt. Un daudz no mums to noteikti saprata un arī daudz kontakts ieguva un tagad var doties jau tālāk dzīvē ar precīzāku mērķi. Un es pilnībā piekritīšu tev, Jāni, tu pieminēji, ka tu neesi nožēlojis nevienu principā sekundi no šī laika, kamēr tu esi šeit. Un man ir tāds pats stāsts. Es jau jums esmu stāstījis, es principā vidusskolā vispār nezināju, ko es darīšu. Pirms vidusskolas man bija vēl tāds, ok, jā, es varētu būt tas,
bet vidusskolā vispār nebija plāni, un tad es sāku meklēt, kurus varētu reāli jau, principā, pēdējā mēnesī, vasaras pēdējā mēnesī, kad es jau esmu vidusskolu pabeidzis, tad es sāku meklēt, kur es varētu. Man izrika plāni par braukšanu uz Dāniju, un tad es atradu Latvijā Oltejs, var pieteikties banku augstskolā. Atnācu tāds sabiezi, kā stresi. Jā, es atnācu ar kruķiem, ar ģipsi, tā kā man bija tiešām, es nezināju, ko sagaidīt, bet jau man šeit pirmais kurs, mums ir kaut uzņēmējdarbība, vai es jau sadraudzējos, principā, puskursu, un mēs jau visi bijām zirgā. Man šeit, ka ritīgi ātri noķērām to visu connections starp mums, vai ne, un atradām kaut lietas, kas mums visiem vienlīdzīgs ir. Mēs ap citu runājot arī par to uzņēmējdarbības pirmo kursu. Tas arī bija tas moments, kad mums bija tā pirmā komanda. Jā, mēs jau bijām visi trīs. Jā, mēs bijām visi trīs, un mums jau bija, nevis Ingus, bet Matīs. Mēs bijām četri. Sadalījās vienkārši. Mūsu nosaukums bija Jāmau, kas bija no katra vārda pirmā burta. Izveidots Jānis, Agnis, Matīs Olvers. Jāmau. Un tā bija pirmā reize, un nezinot, mēs esam jau izveidojuši savu komandu vietā. Diemžēl, par laimi, es nezinu. Varbūt mēs varam arī vairāk pastāstīt, jo sāk runāt par to pirmo komandu, un tad tie vispār ir tie mūsu pirmsākumi mūsu komandai. Mēs atnācām visus banku augstskolas vienu šo studiju novirzienu. Jā, studiju novirzienu vienu kursu, un jau pirmajā kursā uzreiz tikām ievesti komandā. Pilnīgā nejaušība, pēc nejaušība. Nejaušība, tāpēc, ka vienkārši tur bija... Sasēdāmies. Jā, sasēdāmies. Un vienkārši... Jā, un pēc tam man šķiet tā pirmā mūsu reālais moments, kad mēs tā kā, izveidojām to mūsu komandu, bija, ka es biju atnācis un es gribēju kaut ko, bišķi pamainīt, jo man personīgi gribējās kaut ko, es atnācu uz augstskolu, tad gribās kaut ko darīt, vai ne? Es pamanīju tur pieteikties kaut kādā hackathonā, man īsti nebija pieredzes ar neko tādu, tāpēc man tāds, vienkārši jaunu pieredzi vajag. Un tad es pasaucu jūs, un vēl Indusu, Ingu pasaucu, un kāds bija tas stāsts, mēs atnācām uz šo telpu. Jā, mēs saplānojām, mēs jau tādu plānojām, šī varētu būt mūsu ideja. Mūsu ideja bija par vienotu datubāzi, kur meklēt tās augstskolas skolas novirziens. Lai atvieglot to visu procesu, mēs visu saplānojam, izdarām, ideja gatava, iesim tūlīt pieteikties, skatāmies, beidzās pieteikšanas, neatceros, pirms cik 2-3 dienām. Jā, viss nokavēts. Nav vairs. Bet arī anyways, tas iemācīja mums to, ka, piemēram, tu atnāc pirmo kursu, tavs stāsts pierādīja to, ka tu atnāc uz jaunu vietu, tev nevajag baidīties, tev vienkārši vajag darīt un kaut kur iet, kaut kur piedalīties, jo savādāk tu neiegūsi to pieredzi, ko tu varēji iegūt, ja tu ieliktu to darbu kaut kādās lietās, jo tā pieredze ir neatņemama, neviens tev nevar atņemt to pieredzi. Ja tu darīsi, tad arī būs. Un pēc tam mēs nepadevāmies, protams, pēc tam, kad mums bija šis mazā neveiksme norādījis, ka bija šī... Mēs tā kā studenti visu izdarām pēdējā laikā, un cilvēks pēdējā laikā. Tur viss ir normāli. Tā taisnība. Jā, mēs nepadevāmies un devāmies pie nākamā hackathona. Nākamais jau bija mūsu pirmais oficiālais hackathons kā komandai, Business 24H. Jā, tas vairāk tāds konkurss, nevis hackathons būtu, jo viņš notika ilgākā laika periodā. Cik viņš ilgi, es neatceros, bet kādi 3-4 mēneši. Viņš bija, sanāk, mēs sākām šķiet februārī. Jā, un šis tagad man bija dzimšanas. Jā, mēs sākām februārī, tad bija pirmais posms, un pēc tam mēs beidzām viņu aprīlī, jau aprīļa vidū mēs šeit. Jā, man liekas, tad tur vēl pagarināja tos laiks, jo nebija visiem uztaisīts tas websites. Jā. Vēl arī tāpēc, ka bija vēl prēm saistībā ar Covid, ar pandēmiju, mēs bijām attālināti. Un īstenībā man šeit stāsts par Business 24H ir ļoti interesants, tāpēc, ka tas bija mums pirmā pieredze. Jā. Mēs tikko bijām atnākuši bišķīt, nostudējām pirmos 3-4 mēnešus, un tad mūs aizsūtīja visus principā mājās. Vai ne? Jā, tā bija, man mēs bija attālināti. Nebija pat 3-4 mēneši jau pirmajos. Varbūt bija 3-4 mēneši, un tad mēs visi pa mājām. Mums bija fukši, un tad mēs pēkšņi visi esam tā kā sadraudzējušies, visus kursus mums aizsūta vienkārši, visus mājas sēdi, mācies attālināt tikai.
Bet mēs jau pirms tam bijām pieteikušies Business 24H, un mēs bijām jau pieteikušies, un tad sākās tā pirmā kārta. Viss bija attālināti. Pirmā kārta bija 24 stundas reāli, ka tu vienkārši 24 stundās pildi uzdevumus un beigās apkopo visu, un tā ir tava pirmā kārta. Lielākā daļa no tiem hackathoniem tā arī notiek, kad tev ir dots noteikts laika posms, 24 vai 48 stundas, un tu tajā izpildi visus uzdotos uzdevumus. Jā, un arī īstenībā tajā pirmajā kārtā, man liekas, ka tā bija pirmā kārta, vai arī tas bija vēl, tas bija vairāk, kad mēs pieteicāmies, mums jau radās ideja par SD Rent, ka mēs, likās cool, tā kā izīrēt elektroierīces, un cilvēkiem tā kā nodrēt īstermiņā. Bet, mēs piedalījāmies tajā konkursā, tad nedaudz nolikām malā to ideju, bet tas konkurss mums iedeva to starta punktu, kur mēs iepazinām viens otru un sākām strādāt kā komanda, jo reāli mums bija vairākas problēmas, ko mēs centāmies atrisināt. Viena no tām kaut vai būtu tā, ka lielākā daļa cilvēku nāca uz mūsu lapu caur telefoniem, un pēc tam mēs pašās beigās gan atklājām, ka caur telefonu nevarēja veikt pirkumu. Jā, tas jau runājot par to, ko mēs izveidojām tā konkursa laikā. Mums bija jāveido pārdošanas tunelis, un tur bija daudz kļūdas, ko mēs iemācījāmies reāli vienkārši, tāpēc, ka viņas tur bija, un mēs sapratām jau diezgan vēl. Bet tā ir prakse. Man likās interesantākais par tieši to konkursu ir tas, ka pirmajā kārtā, kad mums bija tas hackathons 24 stundas, mēs nosēdējām Discordā kopā vienā zonā, mēs šeit 22 stundas taisījām vienkārši. Jo mēs mums vēl bija storijas, ka mēs esam last man standing. Jā, to es atceros. Jo mēs sākām 9 no rīta, un tad ar īsām pauzēm pārēdot vai kaut kur tur aizbraucot. Un, tajā brīdī vēl bija riktīgi pandēmija, mums nebija īsti, kur iet ārā, ko darīt, vai ne? Mēs pildījām visus uzdevumus, viņā iedzinājāmies. Agni, tu biji Liepājā, Jānis ir Rīgā, un es biju izšķlēt un visu iz Latviju. Tad vienādi tas, ka tas, kurā lokācijā tu atrodies, nenozīmē to, ka jūs nevarat kaut ko darīt. Jā, tad mēs strādājām, tad vienkārši apkopošana, tā mūsu visu domu apkopošana, kas bija principā no kaut kādiem 12. vakarā līdz rītam, līdz 6. man šeit vienkārši maucām. Un beigās tā arī bija, man šeit 22 stundas mēs bijām kopā, un tad beigās atslēdzāmies un Starp citu, zinu, es atceros, ka mums bija ļoti liela tā prezentācija, tas slaidu. Jā, mums kaut kāds 60 slaidu. Man liekas, pat nevajadzēja tik daudz, un mums vienalga, mēs tik maucam un taisam, un tur bija. Mēs tur bišķi, ietraihārdājām, kā saka, bišķi pastrādājām. Bet mēs arī dabūjām tajā pirmajā kārtā 3. vietu. Ne 7. vietu no visām komandām atceros, mēs jautājām. 7. vieta mums bija. Un tur bija kopā, ja es nemaldos, 300 komandas pāri. Jā, 300 plus komandas. Pāri kaut kāds 300 vairāk. Tika tālāk 100, es nemaldos, Jā, 100 mēs tikām tālāk. Bet varbūt bija vēl vairāk, nešķiet. Jo tur bija kaut kāds 1000, man šeit skolēni, kas no 300 ar kaut ko komandas, 3 cilvēku komandā. Jā, vispār, tad otrā kārtā mums bija tā kā jāveido tas pārdošanas, mums bija jādibina tā kā kontakts ar uzņēmējiem un jāatbūt tā kā, lai viņi piekrīt, ka mēs viņiem izveidojam pārdošanas tuneli, visu, ko viņi sēdz ir izmaksas par pārdošanas tuneli un reklāmas izmaksas. Mūsu gadījumā sanāca pašiem to saka. Jā, mums sanāca arī tā, ka mums paveicās, mēs atradām uzņēmumu, jo Jānis mums ieteica Dainis kā. Tas bija uzņēmums, kurā agrāk es strādāju, un vecākais brālis joprojām tur šobrīd strādā par menedžeri. Un tad priekšnieks bija diezgan pretīm nākošs, viņš bija interesēts tajā visā. Kaut vai beigās sanāca tā, ka mēs paši maksājām par to visu. Jo mums bija noruna, kad aiziet plusos, tad viņš sedz visu, vai arī jāpat par pašas maksu. Bet ja aiziet mazāk, tad mēs to visu sadzam. Un tas bija vairāk tā kā, es pat atceros, ka es vienkārši. Nē, mēs visi bijām pārliecināti par to, ka mums reāli aizies. Un idejas, ka mēs redzējām, ka mums nāca cilvēki uz turieni, bet nepirka, tāpēc, ka nebija tāda opcija iespējama. Mums nopirka daži cilvēki, bet tā man šeit bija vienkārši lieliska pieredze. Tā bija laba pieredze. Mācījos vairāk no savām kļūdām. Tā saka, tāpēc mēs noteikti iemācījāmies, un man šeit galvenokārt, kas no tā visa izrietēja, ir tas, ka mēs ieguvām ļoti spēcīgu mūsu komandas sadarbību.
tur mēs jau redzējām, kā mums sāk veidoties kaut kādas noteiktas lomas mūsu komandā, un kur ir stiprās puses, kas ir vājās puses, kas mums ir jāmaina. Tas man šeit ir tas svarīgākais, jo mums visu laiku, kad mēs tagad esam bijusi komanda, mums visu laiku ir non-stopā, mēs ejam visu laiku uz augšu mūsu produktivitātē, mūsu komandas sadarbībā tādā ziņā, ka, ja mēs paskatītos uz pirmo to posmu, kādu mēs bijām komanda, un tagad jau, kur mēs esam, cik mēs tālu esam, kā mēs veicam lietas, un tad tas ir, nesalīdzinām. Jā, es teiktu, tā ir, ka visu laiku aug, bet tā kā pa kalniem, manuprāt. Jā, bet attīstība ir never-ending process. Jā, tā kā mums ir 2 soļus priekš, un tad 1 atpakaļ. 2 soļus priekš un 1 atpakaļ. Tas ir, manuprāt, tā kalniem. Bet galvenais ir tas, ka mēs ejam uz priekšu un arī virzamies uz augšu, protams, un saprotam tas kļūdas, ko mēs esam izdarījuši. Šeit man uzreiz prātā ienāca tas viens no tiem teicieniem, tu man šeit vienā prezentācijā, ko mēs prezentējām, pieminēja, ja tu gribi iet ātri, ej viens, bet ja tu gribi iet tālu, tad ej ar komandu. Jā, ej ar kādu kopā. Jā, tas ir man šeit ļoti labs teiciens par mūsu komandu arī un par jebkuru komandu. Ja tu gribi iet ātri, tev jāiet ar cilvēkiem kopā, kuriem tu uzticies. Un kā tu to vari sasaistīt, lai labāk saprastu arī tas, ka ja tā kā esi viens un tu saproti, ka nebūs vai tu gribi padoties, tad tev nav tā kā īsti citi komandas biedri vai citi cilvēki, kas tev iedrošina, tev vajag mācīt tālāk. Mūsu gadījumā, ja mums tā, ka varbūt viens tur bišķi atlaižās, tad 2 pavalda to vienu un tad viņš saprot, jāsaņemās un mēs turpinām naudu. Tādā gadījumā komandā ir vieglāk, ja visu laiku ir vismaz cilvēks viens, kurš ir motivēts un vēl varbūt pārējos 2 vai arī vēl tikai vienu, un tad viņš arī kopā jau iet, un viņš arī var būt tas vilcējs. Jā, pa lielam tad Business 24H bija pirmais tāds mūsu kopīgais piedzīvojums. Tajā mēs iemācījāmies taisīt pārdošanas tuneli, veidot piesaistošas reklāmas, paši centāmies editot bildes, salikt visu kopā, lai izskatās labi, centāmies dabūt profesionāls bildes mājaslapā, izveidot profesionāls aprakstus, tā lai cilvēkiem kaut kas piesaistīt tas produkts, ko mēs mēģinājām pārdot. Paralēli tam mēs arī dabūjām mentoringu no Uģa Strauss, kurš ir vairāk pieredzējis tajā, un viņam vēl arī bija komandas biedrs, kurš gandrīz vai ikdienā veido šos pārdošanas tuneļus. Mēs izgājām cauri tām, ka mēs sapratām, ka no telefona nevar nopirkt cilvēku, līdz ar to pazaudējām diezgan daudz sales, bet mēs nepadevāmies, mēs to salabojām, mēs arī ieteicām citiem, ja viņiem kaut kāda tāda problēma, viņi paskatās. Mēs nebijām tādi, mēs paņēmām to problēmu, redzējām, mēs arī padalījāmies ar citiem, lai citiem lai nesaskartos ar to problēmu. Tālāk jau mums bija vēl viena problēma, ka mums uzrādīja, ka maksājums ir 0,00 eiro, bet to arī pēc tam mēs atrisinājām. Tur bija ļoti daudz dažādas problēmas. Tā pati platforma, kurā mēs veidojām, nebija tā varbūt veiksmīgākā priekš tā, bet vienkārši pieredze. Mēs zinām, ka to programmu varbūt vairs neizmantosim nekad. Bet vienkārši uzreiz rodas tieši tā, teici, problēmas, maksājums uzrādās 0,00. Mēs jau nākamajā reizē, kad mēs tagad veidojam, mēs jau zinām, ka tāda pastāv problēma un uzreiz skatāmies to, jau pārbaudam, notestējam. Un, jā, tu pareizi teici, tas bija mūsu pirmais piedzīvojums, un es tev tiešām arī sauku par piedzīvojumu, jo man patika, tas bija tiešām tāda pieredze iegūt. Jā, mēs to pabeidzām 6. vietā, nebija diemžēl 1. vieta, bet mēs dabūjām simpātiju balvu no Southwestern Advantage, kas bija, es neatceros cik eiro, bet kaut kāda summa tur bija. 300 eiro. Jā, 300 eiro par, mūsu prezentēšanas spējas. Un jā, tad mēs sapratām, ka ir jāiet tālāk ar to ideju, ko mēs jau iepriekš bijām izdomājuši, jeb SDRNs, kas šobrīd jau varbūt lielā daļā no jums ir pazīstams, un tad mēs pieteicāmies pirmajam Make It ciklam, mēs pieteicāmies varbūt. Tas ir projekts, tas ir inovatīvo ideju grants, tāds laikam ir tas pareizais nosaukums, tas ir priekš studentiem mākslas, kultūras, ekonomikas un arī IT starpdisciplinārajās jomās. Jā, tad šis cikls principā dod finansējumu, lai,
šis projekts dod finansējumu, lai varētu attīstīt un pārbaudīt, principā, veikt tādu kā tirgus analīzi idejām, vai viņas ir dzīvotspējas. Ekonomiskā izpēte, basically tu izpēti, vai vispār tavu ideju varētu pelnīt, vai tu vispār ir jēga kaut ko tur pilnveidot. Jā, un tad pirmais cikls, atkal pieredze. Citādi mēs viņu nevarētu iegūt, bet mēs pieteicāmies pirmajā ciklā, mēs paņēmām, tur var pieteikties mazajam grantam, kas ir 2500. Gandrīz 2600 bija gandrīz. Jā, un tad ir lielais grants, kas jau ir, tur tu vari brīvās, jā, tu vari līdz 11,000 pieteikties. Un tad jā, mēs sākām ar mazo grantu, jo mēs gribējām pārliecināties par to, ka mūsu ideja vispār ir dzīvot spējīga. Un, jo mēs redzējām, ka kaut kas tāds noteikti Eiropā, Nīderlandē un tā tālāk, bet mēs gribējām zināt, ka tas ir iespējams Latvijā. Un jā, tur mēs saskārāmies, es saku jau pieredzi, mēs saskārāmies ar daudziem šķēršļiem, bet tikpat daudziem arī varbūt tādām mazām uzvarām. Jo viena arī no svarīgām lietām, ko mēs ieguvām, bija mentorings vēlreiz, un tas bija tāds tieši komandas mentorings, kas mums palīdzēja atkal attīstīt tieši mūsu komandas sadarbību un arī laika pārvaldību. Jā, man liekas, tā laika pārvaldība, tas, ka mēs sākām izmantot platformu, kur mēs sākām rakstīt, ko mēs gribam izdarīt, plānot vairāk, arī katru nedēļu sasniegties atvēlēt laiku plānošanai, palīdzēja mums kļūt vēl produktīvākiem un celt mūsu to sadarbību. Jo pirms tam es atceros, mēs zinājām, kas ir jādara, bet mēs pārsvarā visu darījām sazvanoties mītingām, bet kad mēs sākām... Pirmajā ciklā mēs jau prēm tā darījām. Tas bija tikai uz beigām, kad mēs jau sākām. Un pēc tam, kad mēs sākām, mēs sapratām to, ka mēs varam arī strādāt individuāli, mēs varam atsevišķi strādāt, mēs paveicam lietas daudz ātrāk. Līdz ar to tā produktivitāte cēlās vēl augstāk. Man liekas, tas atslēga vārds ir nevis, ka mēs varam, bet arī mums vajadzēja, jo tas arī bija produktīvāk no mums visiem uzreiz. Jā, un tad tas projekts, tas mums lika vairāk izprast to visu biznesa pasauli. Varbūt ne tikai biznesa pasauli, bet visu pasauli, kā tas strādā, jo mums tā sāk parādīties jau, jo mēs to darījām paši. Mēs to nedarījām priekš skolas, mēs to nedarījām tāpēc, ka par naudu, bet mēs to darījām priekš sevis, un tad tajā brīdī, kad sāk parādīties termiņi, sāk parādīties to, ka tev vajag veikt kaut kādu iepirkumu, kas ir priekš tavas komandas, un viņš pārsniedz atļauto limitu, un tev jāsāk veidot cenu aptauju. Tu nevari aiziet tā, ka veiklā tu izvēlēs to. Es gribu šo piena paku nopirkt, bet tev ir jāsāk izvēlēties tā. Šī piena paka nāk no turienes, viņa maksā tik daudz, tā piena paka maksā tik daudz un tā tālāk. Un tajā brīdī jāsāk veikt tie visi ar dokumentiem, visi grāmatvedība un tas viss. Un tas noteikti parādīja to, cik tomēr šī praksa ir svarīga. Reāli pieredzi iegūt reālajā dzīvē, jo mēs to pirms tam mācījāmies paralēli visu laiku studijās, bet tas ir viens mācīties no lapas vai ne to, ko mums stāsta, otrs ir pavisam cits. Jā, otrs ir darīt. Jo, kā ir ar tām cenu aptaujām, tā kā liekas, tu esi atradis to ideālo, tev viņš ir jau roku galā, bet tu viņu nevar aizsniegt vēl, jo tev ir reāli jādabū vēl papildus kaut kādu pierādījumu, ka tieši tas ir labākais variants, un tas citreiz rāda ļoti lielu stresu, jo, kā jau Olivers minēja, bija dažādi termiņi, bija laiks, un tas citreiz ievēr tādā, tumšā istabā, un to liekas, ko man tagad darīt. Es tikai esmu atradis visu, ko man vajag, man ir nauda, bet es nevaru dabūt to, ko man vajag, kāds ir opcijas. Šajā gadījumā, man liekas, arī tas, ka, ja tu būtu viens, tu kaut ko sagrozītos, domāt, kam man šito vajag, bet kopā jūs varat atrast to risinājumu, un kaut kā mēs izgājām līdz galam. Man liekas, pirmajā ciklā mums lielākais iepirkums bija tieši jurists, kurš mums izstrādāja lietošanas noteikumus. Jā, viņš palīdzēja dažādām lietām, atbildēja vairāk uz mūsu legālajiem jautājumiem, kuriem mēs pieminām, kā jurists izveidoja mūsu tos noteikumus. Kā mēs to uzzinājām vispār? Par to tas nav svarīgi. Tas vairāk par to, ka mums bija daudz neskaidri jautājumi par legālo pusi saistībā ar mūsu biznesu. Un
uz to viņš atbildēja tā ziņā, bet, lai nonāktu līdz šim iepirkumam, tad tur bija jāpacīnās, tāpēc, ka tas bija tāds, ja godīgi, pagrūts process, jo tā cena aptauja viss ļoti. Neviens īsti negribēja atbildēt. Jā, un mums likās, mēs esam atraduši, caur kaut kādiem pazīstamiem to atrodi, kas varētu derēt, ja? Un tad tāds, mums ir, bet nav tas knipis, ir tas, ka, jāgaida, labi, viņš atrakstīs atpakaļ, tad sagaidīsim, labi, gaidam vienu nedēļu, gaidam otru nedēļu, tās nedēļas sakrājas, un tu beigās, mēneša sākumā varēja iepirkt tehniski, tev viss bija gatavs jau iepirkšanai, bet realitātē tu viņu dabūtu tikai varbūt mēneša beigās. Mums nebija tā, ka mēs bijām vairāk kā 3 juristiem, sakontaktējušies. Tas bija otrajā ciklā. Bet juristiem mums bija kaut 11, 12. Arī un viena lieta, ko es tagad sapratu pēc tā jurista iepirkuma, ir tas, ka ne visi tev gribēs dot to labāko, piemēram, tu kaut ko ņem pēc, kā mums, piemēram, jurista pakalpojums. Liela daļa cilvēku mēģinās ātri tev kaut ko izdarīt un uzmest, tā kā mums bija ar lietošanas noteikumiem, varbūt tieši šajā pirmajā ciklā. Tas galvenais ir tas, ka mēs sākumā bijām tādi nedaudz naivi, jo mums likās tas, ka mēs ejam kā studenti, tad viss mums gribēs palīdzēt, iedot to maksimumu, bet īstenībā ir otrādi. Labi, varbūt nav ar visiem cilvēkiem otrādi, bet ir daļa cilvēku, kuri mēģinās tikai noslaukt to naudu un tev iedos tikai to pašu minimālāko, jo mēs būsim godīgi, ka mēs sākumā nesapratām, ko mēs pat īsti paši gribam, ko mēs prasām un kas mums ir vajadzīgs, bet tā ejot laika gaitā, paskatoties atpakaļ arī uz to visu situāciju, šobrīd mēs būtu rīkojušies savādāk, tas ir 100%. Galā, jā, noteikti. Bet atkal pieredze. Un es domāju, ka mēs finišējām arī tīri labi. Mēs oficiālos rezultātus neieguvām par to, kā mums bija. Mēs noslēdzām projektu, mēs noslēdzām veiksmīgi, nebija nekāda problēma saistībā ar to. Man šeit mūsu prezentācija, arī gala prezentācija bija tiešām. Mums jau komisija vienmēr mūs uzslavē par mūsu prezentācijas prasmi, un to mēs esam attīstījuši, un esam arī par to noteikti ļoti lepni. Par to jāsaka arī liels paldies Reinimiem, par to, ka mums tik labs prezentēšanas prasmes ir šobrīd. Arī, protams, mūsu praktizēšanās, to, ka mēs ieguldījām vairāk laika, vairāk darba tajā, lai mēs to attīstītu. Tas arī mums ir palīdzējis, bet, protams, bez skolotāja, kurš to iemāca, kurš tev ieliek tos pamats, mēs nekādi nebūtu sasnieguši to līmeni, kāds mums šobrīd, man liekas. Jā, pieminot, tas ir Reinis Drubietis, viens no mūsu lektoriem, kas arī mums bija pirmajā kursā un otrajā kursā arī bija. Būs vēl, Jā, un 4. arī vēl būs, un noteikti liels iegums no tā visu, un man šķiet, ka citādāk nevarētu būt labāk. Es nevaru iedomāties tas, ko mēs ieguvām no tiem kursiem, un pēc tam, ka mēs to reāli arī pierādam, un citiem arī patīk reālajā dzīvē, tas jau ir, tiešām tas ir kaut kas ļoti labs. Jā, un pirmo meka ciklu mēs noslēdzām ar prezentāciju. Mēs bijām izdarījuši pat uz pusi vairāk nekā mēs bijām ieplānojuši. Mēs bijām 200% izdarījuši visus tasks. Kā Jānis teica, prezentācija neatceros precīzi, bet kaut kas bija ar tiem 200%. Diemžēl mēs pirmo vietu neieguvām, jo tad arī varēja dabūt pirmo vietu un 2000 eiro. Tas ir kā simpātijas balva, bet... Tas ir tā kā, ja tev ir labākais, komisija novērtēs labāk tavu projektu palielam. To mēs neieguvām, lai gan mēs ļoti uz to gājām. Bet mums bija grūti, man liekas, konkrēti, jo tur bija tā komanda, kas uzvarēja, viņiem bija... Ļoti inovatīva ideja. Jā, inovatīva, man liekas, tirgu jau bija tāda, bet ne tik ļoti daudz. Es par nezinu, kur viņi šobrīd atrodas, viņi attīsta, bet tā ideja bija no kartupeļiem uztaisīts piens. Kartupeļu piens, jā. Un viņiem bija plus tāds, ka viņiem jau uz prezentāciju bija reāls prototips, ko viņi iedeva. Ko iedod pagaršot. Jā, ko iedeva pagaršot. Manuprāt, tas arī bija viņa trumpis, ka viņiem jau ir prototips. Jau sataustāms, redzams, izgaršojums. Viņi arī vērtēja augstāk to visu, tāpēc, ka viņiem bija ļoti zinātniski, arī izpētīts precīzi, un meitenes tajā komandā tiešām bija pastrādājuši nopietni, un
Sākumā, protams, bija tāda mazā sāpe. Tu vienmēr ir, zini, kā tu neuzvar, tev vienmēr ir tā mazā sāpe, tu nedaudz sāļš arī paliec par to visu, bet pēc tam, pagāja dažas dienas, tas jau vairs nebija, jo tu saproti, kāpēc tā, un tas, ka mēs neuzvarējām, dod motivāciju vienkārši iet tālāk un turpināt. Jo tajā brīdī mums vēl patiesībā mūsu ideja vēl bija tikai tā teorētiski. Mums bija izstrādāts prototips, kas bija vienkārši mājaslaps, tur uztaisīts ar Viksu, kur tu vari apskatīties informāciju, tas arī viss. Tāpēc tajā brīdī mums vēl bija tāda tikai idejas līmenī. Un, jā, bet vēl viena lieta arī noslēdzot Make It, bija viena lieta, ko mums bija kļūda, vai ne? Mēs neizvirzījām turpmākos mērķus un turpmākos soļus, līdz ar to mēs uz kādu laiku iebremzējām. Protams, nebija tā, ka mēs pēc tam izjukājām, jo šobrīd mēs esam šeit, mēs turpinājām arī strādāt, bet tas, ko es gribēju pateikt, ir tas, ja tu, piemēram, izvirzi mērķus, tu viņus sasniedz, pirms tu esi, kad tas ļoti tuvu tos mērķus sasniegšanai, izvirzi jau nākamos mērķus, kas tev būs tālāk jāsasniedz, jo tā tu nezaudēs to motivāciju un nebūs tā pauze. Protams, citreiz varbūt ir par daudz un vajag to pauzi paņemt, bet tajā gadījumā, man liekas, mums nebija nekas tik ļoti par daudz, lai mēs paņemtu, mēs vienkārši nezinājām virzienus, kuriem mums doties. Manuprāt, dažreiz vajag paņemt tās pauzes, vismaz pēc personiskā viedokļa, ka tu tajā gadījumā mums nevajadzēja, bet es saku, ka dažreiz vajag paņemt, jo tad tu vari reflektēt atpakaļ, tu apkopot savas domas un pabūt no tā visa prom, tā kā ārpus tā burbuļa, kurā tu esi uz laiku. Un tad tu vari saprast, varbūt kāds ir tas nākušais solis un kā labāk virzīties. Bet es domāju, ka dažreiz ir pauzes jāpaņem, bet tajā gadījumā mums visdrīzāk, ja vajadzēja pauzes paņemt, tad netik liela kā mēs. Tu pacēli labu tēmu, tāpēc, ka kā mēs to pauzi paņēmām, viens no veidiem, kā mēs paņēmām, mēs aizgājām uz citu hackatonu. Turības hackatonu. Un mēs negājām ar savu ideju. Mēs sākotnēji mēs gribējām, bet tad bija tāds neejam savu ideju. Jā, mēs padomājām un mēs tikko bijām principā izgājuši cauri Make It tam ciklam un bija sākusies tā stagnācija mūsu darbībā. Un tad mēs atkal atsākām un mēs tā kopīgi nolēmām, ka mums varbūt vajag šo pauzi paņemt. Bet mēs gribējām turpināt sadarboties un mēs aizgājām uz Turības hackatonu, kurā tad jau mēs strādājam pie reāli problēmu jautājumu, bija izvirzīts problēmu jautājums. Es neatceros kāds tieši, mums bija kaut kas saistīts ar to, ka Latvijā darbspēks paliek mazāk konkurētspējīgs nekā citvieta, ka jau mums dārgāks, arvien dārgāks paliek darbspēks. Jā, mums ir, piemēram, mums Latvijā darbspēks maksā tik daudz, bet attīstības valstīs, Āfrikā, Āzijā, tur darbspēks iet pa nesalīdzinām naudu. Jā, un tad mums bija jāmeklē risinājumi, kā mēs to varam problēma situācija. Jā. Un tad tās bija 24 stundas, kurās mēs arī izstrādājām šo, mēs sākām, jo mēs jau zinājām, kā mums darboties. Un man šķiet, ka man ļoti patika mūsu, nevis man šķiet, bet man patika mūsu sadarbība tajā, jo no paša sākuma mēs aizgājām un mēs uzreiz sadalījām darbus, sapratām, ko kas dara, sākām meklēt informāciju, likām galvas kopā, tad, kad vajadzēja palīdzību, bet galvenokārt mēs rīkojāmies tās visas lietas, mēs veidojām paralēli. Es veidoju prezentāciju, Agnes rakstīja tekstu, un tu, Jāni, veidoji vizuālo visu izskatu, un tās bija dažas tikai no lietām, ko mēs darījām, bet tā visa mūsu arī atskatoties atpakaļ, es tagad šeit esmu iegājis, kur mēs likām tos visus mūsu taskus un rakstījām visus uzdevumus un līdz ko ir gatavs, tā mēs spiežam pogu, viņš ir gatavs. Paskatoties, tur viss tās ļoti interesanti, viss tā forši ir izpildīts un es vienkārši atceros, man patīk pamērcēties tajās labajās atmiņās. Bet es ar citu zinu, kas... Bet nebija viss tikai labi, man nebija, jā, bet es arī to gribēju teikt, kad par Turības hackatonu, ko es sapratu arī par sevi un ko es arī iemācījos izdarīt, tas, kad es iemācījos piekāpties, jo līdz tā momentam man bija tā, ka, ja es zinu, ka tas strādā, tad es gribu tikai tā darīt. Un realitātē ir tā, ka ir ļoti daudz veidu, kā tu vari tikt līdz rezultātam, nav tikai viens. Un man agrāk bija uzskats, ka ir lielākoties viens vai varbūt divi. Un bija tā, ka man bija kaut kāda ideja, kur es zināju, kad ejam to ceļu, es tagad nācos konkrēti, kas tieši. Un man liekas, ka jūs man nepiekritāt tā ideja, es biju tāds bišķi vīlējs un tāds nevar būt, tā kā es negribēju piekāpties. Un es nolauku savu ego malā,
es piekāpos, es vienalga nebiju pārliecināts, bet es piekāpos, ka mēs esam komanda. Un tas ir jādara, un tas ir jāmāk to darīt. Un tad beigās izrādījās, ka tas bija pareizais lēmums, jo mēs uzvarējām. Yeah. Un tas ir beidzot, un tas ir, ko es tajā momentā sapratu, kad ir dažreiz jāpiekāpjas. Jā, ir jāmāk arī savas idejas, tā kā vairāk izpaust un izcelt un tā kā par viņām runāt un nebaidīties par viņām runāt. Bet dažreiz ir tiešām mazliet jāatkāpjas un jāsaprot, ka varbūt tomēr jāpiekāpjas vai varbūt tomēr tava ideja nav tā, nezinu, teiksim, labākā. Kā man tur ir šķīt. Un tas ir, ko es sapratu un iemācījos tieši no turīs. Vēl viens moments, ko es atceros personīgi, ir tas, ka mēs bijām izpētuši uz galam problēmu jautājumu, mēs bijām kaut ko izpētījuši, bet mēs vēl projām nevarējām saprast, kādu risinājumu mums vajadzēja. Pirmais bija, ko mēs zvanījām atbalsta personai, kas bija iedot turības hackathonā, izstāstījām savu ideju, pēc tam gājām strādāt, sapratām, šitais nebūs, šitais neies cauri. Un tad mēs domājam idejas, un vienā brīdī likās, ka mēs vispār esam bezizējas situācijā, ka, ko iesākt reāli, mums nebūs nekas gatavs. Lai gan pirms tam mēs aizgājām, viss būs tik viegli, viss būs easy. Zini, pirmajiem uzdevumiem bija viegli, pēc tam, kad tev bija, tiešām tas viss lielais risinājums jāizdomā un jāaprakst. Tad mēs tiešām bijām bezizējas situācijā, bet tā likās galvā tajā momentā, ka nav vispār opcijas. Bet man patīk tas, ka tajā momentā mēs nevis padevāmies, mēs domājām tālāk, mēs izgājām ārā, mēs nedaudz izveidinājām galvas, mēģinājām saprast, kādas idejas, ko būtu labāk, tā kā parunāt ar cilvēkiem. Pēc tam mēs nonācām pie mūsu gala idejas, un varbūt to var atcerēs, kāda bija mūsu gala ideja. Mūsu gala ideja bija veidot kravas automašīnas, kas spēja pašas braukt ar advancētu programmēšanu, ar advancētiem mākslīgā intelekta instrumentiem un ka tas tiek viss tieši veidots Latvijā un ka mēs arī speciāli sagatavojam cilvēkus priekš šādas pozīcijas, lai viņi varētu tur strādāt un ar mūsu šarmu, ar mūsu prezentēšanas spēju mēs pārliecinājām komisiju un beigās uzvarējām, man šķiet, ka mēs uzvarējām. Tā bija mūsu tāda pirmā tāda lielā uzvara. Jā, mēs tā bija. Kur mēs bijām pirmajā vietā. Man šķiet, ka tā varbūt mēs uzvarējām nevis mūsu idejas dēļ, bet tas, ka mēs viņu bijām izpētījuši dziļi, mēs bijām padomājuši par konsekvencēm dažādām, un mēs nevis tikai fokusējāmies uz tieši kaut kādu inovatīvu šo ideju, bet mēs arī bijām padomājuši, kā tas varētu ietekmēt cilvēkus apkārt, vai ne? Un par to, ka mēs padomājam, ka mēs varētu speciāli sagatavot cilvēkus, piemēram, augstskolu novirzienos tieši tajā pozīcijā, lai tad varētu. Un, protams, ar mūsu prezentēšanas spēju tas ir tas, kas mūs iedeva šo uzvaru. Mēs arī iemācījāmies tekstu, cik ilgāk, 3 stundās, nakts laikā, pa nakti mēs vienkārši uzrakstījām un iemācījāmies arī tekstu. Kā sākās, mēs 7 no rīta man šeit braucu uz Rīgu, tad 9 tur viss sākās, no 9 līdz 12 vakarā, vai 11 mēs bijām tur uz vietas. Visi samesti vienā telpā, tādā diezgan mazā telpā, mēs bijām cik 20 komandas, mēs visi bijām samesti mazāk telpā, un dienas beigās, ja godīgi, man vārījās galva riktīgi, tāpēc, ka tur bija, visu laiku tas skaļums, tā kā, un mums patīk. Beigās jau tu biji arī apslums. Es biju apslums, ko es nākamajā dienā, es ar temperatūru un ar ko es tur bez mazliet drebuļiem noprezentēju. Pēc tam mašīnā gulēju, bet vismaz nepadevies, vismaz atnācis. Jā, tā kā aizgāju arī pacēlu, pēc tam jau, kad bija iegūta tā tur balva, tajā es jau vairs nejūtu slims esmu. Aizbraucu mājās un tad sapratu, cik man tur 38 temperatūra, kad tik es tajā reizē nenolagos ar Covid pēc tam vai ko. Bet, tad tā kā pieredze atkal, bet mēs turpinājām strādāt pie mūsu idejas, ko mēs bijām sākumā. Es domāju, ka mums mainījās, man liekas, tad jau mainījās tas koncepts, ja mēs pirmajā ciklā sapratām to, ka ir nereāli sākt ar tādu budžetu, kādu mēs varbūt varētu dabūt biznesu, kur mums pašiem piederētu elektroniku, elektroierīces. Ļoti liels tas kapitāls. Jā, jo tur bija vismaz
vismaz 50,000, bet tas ir absolūti tā kā minimums, jā. Un mēs sākumā bijām tur bišķiņ savādāk padomājuši, tā kā mums nebija tā reālā pieredze, mēs tur bijām saplānojuši. Un mēs pa mākoņiem dzīvojam. Jā, cilvēks mums atvēra acis palielam, tad mēs sākām nedaudz reālāk arī skatīties uz visām lietām. Un tad jau pēc tam mēs pieteicāmies 2. mekļa ciklā, un liels uzsvars arī, man liekas, tad bija tieši uz finanšu izpēti, tā kā, lai izpētītu un uztaisītu kaut kāds plāns un izprast mūsu uzņēmumu iespējamos finanšu rādītājus nākotnē. Jā, saprast, kā tas vispār viss var notikties, jo šis viss modelis, viņš ir uz papīra, viņš liekas tās vienkārši, jā, nevis uz papīra, bet runājot, viņš liekas vienkārši, vai ne? Cilvēks A izīrē savu ierīci cilvēkam B. Nav nekas grūts, jā, ne visi saprotam, ka tu sāc visu to procesu izprast, kas un kā, kur ir drošība un tā tālāk, tad tur sāk parādīties milzum daudz šīs problēmas, šie entie kalni, kuriem mums ir jākāp pāri, un mēs turpinām kāpt, un šis 2. mekļa cikls noteikti palīdzēja to izprast, jo mēs jau pieteicāmies lielajam grantam, kas mums deva iespēju izmantot plašāk mūsu resursus un ne tikai izprast mūsu finanšu pusi, bet arī mārketingu principā un gan izprast, gan arī jau sākt reāli ar to iet. Pirms es pieķeramies tālāk par 2. mekļam, es gribētu pajautāt, tā arī skatītājs saprot, kur mēs tad izmantojam vispār to turības nopelnīto naudu? Jā, turības aktuāli nopelnīto naudu. Jā, tas nedaudz sasaistās arī ar 2. mekļa ciklu klāt, tāpēc tas ir jautājums vietā. Mēs iztērējām, nopērkot sev VR. Jā, Tomēr tā ir kā, mēs tur nopirkam Lamborghini vai Ferrari, vai vēl es pirku. Tas bija tā. Es gribēju dramatiski to vienkārši. Jā, vajag dramatiski. Jā, mēs palielam paņēmām kaut naudu sev, atstājām vēl citām lietām un nopirkām VR, pasūtījām. Virtuālās realitātes brilles no lietas. Mums viņa aizsūtīja līdz Dānijai, un tad no Dānijas tā draudzene atvedz mums uz Latviju. Jā, no labām draudzenēm mums atved, tāpēc, ka uz Latviju viņi pat aizsno tur nevarēja piegādāt laikam to. Jā. Tur bija kaut kāds arī tur saistībā ar cenām, tāpēc mēs jā. Un man šķiet, ka tas bija ļoti labs pirkums, un mēs to nenožēlojam, jo mēs to uzreiz, principā, pēc tam arī jau sākām pielietot mūsu mārketingu. 2. mekļa cikls iesākās ar to, ka mums liels uzsvars arī bija tā, lai mēs paplašinātu popularitāti, lai daudz vairāk cilvēku mums uzzina. Un kā mēs to izdarījām, mēs sākām veidot pasākumus ar virtuālās realitātes brillēm. Pirmo pasākumu izplānoja Jānis, tepat mūsu augstskolā, kur mēs 3 nedēļas. Tur bija daudz kļūdas, visāds, ka nevajag taisīt tik ilgi, bet te atkal kamēr tu pats to neizdarīsi, tu neskatīsi tas kļūdas. Bet patiesībā pirmais tests bija Ziemassvētku ballē. Jā, vispār jā. Tas bija tāds mini-tests, jā. Tas bija tāds testiņš vienkārši, ka mēs bija Ziemassvētku ballu, mēs viesiem piedāvājām uzspēlēt beatsēm par spēli, kas neko nemaksā. Un vienkārši for fun, tā bija aktivitāte, ko jebkurš varēja atnākt, kas vēlējās un uzspēlēt. Pēc tam jau kā Agnes minēja, tad mēs sākām tepat augstskolā, mēs mūsu studentiem, mūsu kursa biedriem piedāvājām uzspēlēt un no tāda ļoti daudz iemācījāmies to, ka nav šī jēga sēdēt 3 nedēļas, principā 2 reizes nedēļā 8 stundas, ka tas ir liekas laika patēriņš, bet ja mēs to nebūtu izdarījuši, to mēs nebūtu iemācījušies. Jā. Mēs arī nebūtu dabūjuši tālākās iespējas, jo man liekas, ka tālākās iespējas nāca tieši tāpēc, ka mēs bijām kaut ko tādu izdarījuši. Jā, tas bija tās diezgan, es negribu teikt skaļš pasākums, bet tas bija kaut kas tāds, ko pirms tam cilvēki nebija redzējuši. Un, mēs noteikti ieguvām, mēs izpildījām vienu no mērķiem, kuru mēs bijām izvirzījuši, ka mēs vēlamies iegūt vairāk popularitāti un iegūt vēl vairāk kontekstu, un tieši to mēs arī ieguvām. Tad, jā, tu varbūt var pastāstīt vairāk, kā mēs šo, principā, vienu no šiem kontaktiem tad realizējām. Jo tas iet kopā ar mekļa ciklu, no kura mēs arī papildus ieguvām finansējumu, lai varētu šo pasākumu realizēt. Pagaid, man teikt, par Valentīndienas balvu. Par Valentīndienas balvu. Tur pa lielām, man liekas, es neatceros, kur augstskola tieši, bet tas bija tā neon, tā kā bija maiņa neon laiks. Jā, pa lielām, man liekas, tur sazinājās, es
nezinu, vai ar tev sazinājās, man liekas, ar tev vai... Man liekas, ka tur ir vairāk pasākumu notikuši, kas teikt arī līdz galam neatceros, bet tad mums sazinājās, piedāvāja un teica, un tad mēs sapratām, kāpēc ne. Jā, un tieši mēs varējām uztaisīt tādu rītīgi, tādu mājīgu stūrīti, kur uzspēlēt, jo mums bija pieejams finansējums, lai mēs to varētu izdarīt. Jā, mēs bijām Tallinas kvartālā. Jā. Angārā, jā. Mēs stūrīti forši, un tad saģērbāmies arī rītīgi stūrīgi. Es atceros, man nesenšķījās, pašā skatās bija iekšā ieliktie striķi, kas spīd. Nē, bija arī tās tik stilīgas. Jā, un brilles arī, kas spīd, tas ir stilīgi. Tās brilles vienkārši mums bija katram viens, ja. Beigās, tur, protams, nolika valīt, un visi tur dejoja, kas tur vēl. Beigās nevis man tās brilles bija uzdot, bet es katru reizi, kad skatījos apkārt, vienkārši kaut kādam random cilvēkam bija mans brilles. Un aizjot no pasākuma, saprotu, ka man tās brilles vairs nav. Bet viss bija fun, viss bija forši, un tur daudz cilvēku atnāca uzspēlēt, bet kas mums notika Jāna beigās? Kas atgadījās tāds nepārāk? Nevar jau visu noiet gludi. Mūsu variants bija tāds, ka mēs vācām visu jau nost, visi jau bija aizbraukuši. Mums bija noīrētas tā kā lampīs, tāda virtane. Un mēs ar Arni viņas ņēmām nost un... Puk! Tas jau profilaksis pēc, kaut kas profilaksis pēc. Mēs nevarējām pierīt. Jā, sašķīt, tad mēs tur bija jāmeklē, protams, vietā. Man liekas, es nezinu, teikt, jau var to teikt, tas jau ir jābūt. Mēs ielikām, lai es nepareiz lampi, to mēs nepateicām. Nedaudz mazāk, man liekas. Nē, tieši bija bišķi lielāk. Mums visi bija viena liela. Es mums strādāju. Bet nē, viņa bija identiski tā paša, bet tas, ka viņa bišķi lielāk. To mēs nepateicām. Pretenzijas nav, un tad, jā, viss labi. Bet šeit varbūt paceļas viena lieta, kas nav tā galīgi nav atļauta lieta praksē, ka tu bez ziņošanas ej un pats labo. Vienmēr vajadzētu ziņot, un pēc tam var sākt jau domāt par to, kā tas tiks risināts. Tāpēc šī bija nepareiza lieta, un es ceru, ka mēs mācīsimies no šīs kļūdas. Un arī mūsu skatītāji un klausītāji mācīsies no mūsu kļūdām, ka tā nevajag darīt. Jā, ja saplīst, piezvaniet. Jā, tieši tā. Tur vienmēr labāk ir runāt. Tas nav tā kā dzīvē, ka izdara un tad prasa piedošanu. Tas nav tā. Mums gadījumā mēs jau neko neteicām, ka tā viņš vispār notika. Nebija pretenzijas, mēs nodevām skatījām. Bet jā, īstenībā, man liekas, Mekits arī bija diezgan interesants piedzīvojums. Es atceros vēl arī pašā sākumā, mēs gribējām uz vienu semināru tikt tieši par finansēm, un tur mēs netikām, tur mums likās, what the fuck, kāpēc tā ir? Jā, mums ļoti gribējās, likās, tas ir vienīgā izēja tā tālāk. Mēs arī pat nesasniedzām vienu mērķi, teikt tā, par to finanšu kaut kādu plānu, neatceros, uz cik ilgu laiku bija. Pēc tam mums iedeva kontaktus. Un tas finanšu plāns, ko mēs pēc tam izveidējām, bija pat daudzreiz labāks nekā. Es domāju, mēs no tā, kur mēs ieguldījām pēc tam naudu, tieši finanšu jomā ieguvām vairāk nekā tad, ja mēs būtu aizgājuši no sākuma. Personīgi es tā uzskatu. Jā, tev taisnība. Tas, ka mēs, kas mums tur neizpildījām to mērķi, vienkārši mums bija šī starpaizstāvēšana. Tad šis projekts ilgs 4 mēnešus. Pēc 2 mēnešiem, kad tu esi strādājis, tev ir starpaizstāvēšana, kurā tu izstāsti, cik tālu tu esi sasniedzis mērķus, un tad tev, principā, mērķi ir jāizvirza pirmiem 2 mēnešiem un arī pēc tam visiem kopā 4 mēnešiem. Un tajā brīdī mēs bijām pārliecināti, kad veidojām bilanci un ko tur visu, un tad mēs bijām pārliecināti, ka mēs iegūsim šo lekciju, ka mēs varēsim apmeklēt par to finanšu jomu un nesanāca. Mēs izpildījām to bišķi vēlāk, bet tāpatās projekta beigās mēs bijām izpildījuši, tāpatās kā mēs bijām izpildījuši visus pārējos mūsu nospraustos mērķus un arī veiksmīgi nofinišējām Mekita 2. ciklā. Tā kā tas bija noteikti arī veiksmīgs projekts, kurā mēs ieguvām daudz pieredzi, un viena no pieredzēm ir tas, ka varbūt tieši Mekita ciklā mēs vairs nepiedalīsimies, mēs esam izgājuši tam cauri, mēs esam gatavi priekš citām challenge'iem un mēs esam gatavi reāli arī uzsākt darbību. Un uzsākot varbūt pat darbību, tad mēs, kāds no jums var pastāstīt vairāk, kas ir mūsu, principā, pēdējais tagad pirms darbības uzsākšanas, mūsu sasniegums, kas mums palīdzēs sasniegt. Uzsākt reāli darbību. Jā, es varu nedaudz pastāstīt. Tas ir
Svetbank rīkotais konkurss biznesa skices. Palielam tas konkurss jau norisinājās tad, kad mums vēl bija Make It otrā kārta, mums vēl bija paralēlās studijas, un tā, tajā momentā mums bija viss saspiestas un likās, ka mums galva uzsprāgs, bet mēs tā kā kaut kā noturējām, es zinu, un tā kā centāmies iet uz priekšu, un kā vispār norisinājās Svetbank biznesa skices konkurss. Nu, pirmais ir to aizpildīt tā kā biznesa skices, ir tā kā biznesa plāns, ko mēs izveidojām, tur sīk atrunā, kāds tev ir uzņēmums, ko darīs, mājaslapā pašiem ir rīks. Jā, biznesaskices.lv. Un palielam pēc tā mēs to izdarījām. Tur bija 3 daļās sadalīts. Bija pamatskola, vidusskola, augstskola. Mēs bijām augstskolas grupā, iesniedzām savu biznesa plānu, gaidījām, es neatceros, nedēļu, 2 vai pat ilgāk, un kamēr izskatīs viss un pārbaudīs, tikām starp top 10 labākās tika otrajā kārtā, man liekas, vai ne? Man liekas, ka bija 10 komandas. Nu, negribu samalot, bet man liekas, ka bija 10 vai 15. Jā, otrajā kārtā mums bija jāizveido video un apraksts par mūsu uzņēmumu. Principā reklāmas rullīs, nu tā kā mārketinga. Tad mēs reāli paņēmām, noīrējām šo te stabilizatoru, paņēmām iPhone. Laukā bija sniegs, tāds, foršs, balts laiks, bet augsts, un tad mēs filmējām, pēc tam visiem, man personīgi bija kājas labs, pēc tam vēl nedaudz tur iestiņas, nedaudz klēps, bet nekas, vismaz video bija sanācis labs. Bet vēl viena lieta, kas mums nogāja greizi, mēs mikrofons ar Jānu turējām par tuvus, un tāpēc bija tāda baigi sliktā skaņa. Atceries, tur tīk čarkstoņi varēja dzirdēt, bet mums pēc tam bija pārtaisījām skaņu. Un pats labākais ir tas, ka man bija iesns, un tad es tam to varēju ļoti labi dzirdēt, kad ieraksta audio. Vairs nebija tāda, tīra balss. To aizgāju, pastaigāju, dabūju iesns, un pēc tam ieraksta cietāk. Un jā, tad mēs gaidījām, mēs cerējām, ka mēs tiksim arī nākamajā kārtā. Pēc tam pirmajā kārtā, finālā tika 5 komandas, vai es? Jā, 5 komandas, ok. Un tā pēdējais solis bija dabūt pēc iespējas vairāk balsu mūsu reklāmas video. Palielam tur bija cilvēkiem jāsaka, lai caur Facebook varēja nobalsot tikai, man liekas, vai ne? Jā, tu aizgāji uz mājaslapu un tad tu autorizējies ar Facebooku. Obligāti Facebook vajadzēs, nevar nobalsot. Un tad mēs mēģinājām visu, ko mēs no sākuma rakstījām saviem draugiem. Labi, no sākuma mēs šerojām tur storijos, ielikām postus, biznesa tīklu, biznesa profilā, SDRN profilā, mēs ielikām savos profilos. Mēģinājām atrast jaunas stratēģijas, redzējām, es skatījos tur Facebookā, mūsu viena konkurenta mamma bija ielikusi savu Facebookā, skatos, daudz laika, daudz share, jāliek mums arī no saviem privātajiem, mēs ieliekam no saviem privātajiem iekšā, vēl vairāk balsu. Kaut kā tā mēs gājām uz priekšu, beigās pat vēl mēs ar Oliveru gājām uz Origo, vienkārši gāja cilvēkiem klāt. Jūs variet nobalsot tagad? Jā, es varētu nobalsot. Jāiet caur Facebook, jāreģistrējās, liela daļa cilvēku domā, kas tas pa skēmu, dāļu QR kodu, ko grib apzakt mani. Tur jau smieklīgi sanāca, mēs piegājām pie 2 sievietēm, un es sāku runāt ar to, ka mēs esam studenti, iepazīstina ar sevi, un viņi tā jau pēc pirmā teikuma neļāva man paveikt vienkārši, kas ir, jums vajag naudu? Tas arī bija smieklīgi, bet mēs ieguvām dažas balsis, un tas arī, mēs uzdrošinājāmies aiziet vienkārši publiskā vietā un paprasīt šīs balsis, un tas reāli arī nostrādāja. Jo beigās mēs dabūjām kuru vietu? Pirmo vietu, mēs izcīnījām pirmo vietu. Cik mums bija beigās tas balsis un cik bija otrajā komandē? Mums bija pār 700 laikam. Jā, mēs tieši gan īsti 700. Mums bija mērķis, man liekas, 1000. Tas bija ļoti ambiciozs, bet man šeit, es nezinu, cik vēl laika varbūt mēs pat būtu sasnieguši. Laiku vajadzēja, zini, labi, mums bija pie 700, pēc tam pašās beigās bijuši pār 700 jau, bet, kad ņēma vērā, beidzās pusnaktī, tad bija gandrīz 700. Mēs uzvarējām, vairāk kā 100 balsis mums bija plusā. Ar otro komandu. Cik ilgs bija balsošanas laiks, kurā varētu balsot? Man liekas, ka bija nedēļa, varbūt divas nedēļas. Es atceros, es vienkārši gāju. Refrešējums laiku, cik mums ir balsis, kurā vietā mēs esam. Es saprotu, ka tu biji tāds rīktīgi aizsilējis, azartiski aizsilējis. Mums jādomā, tā kā apmēram cik ir viņiem, cik ir mums, tur jau samazinājās. Viņi tur varbūt šmaucās, vai nē, es biju visādi tur sarunas. Jā, mēs vēl arī domājām, varbūt viņiem tur ļoti ātri izaug, varbūt viņiem tur kaut
cik nelegālā ir. Bet pēc tam beigās sapratām, ka nav tāda, viņi droši vien arī rakstīja vienkārši cilvēkiem, lai nobalso vienkārši aktivizēt nedaudz vēlāk, jo sākumā droši vien mums arī uzsprāga tās balsis, jo mēs rakstījām cilvēkiem, daudz maz pazīstamiem, viņiem jau nav grūti nobalsot. Jā, mums visiem kaut. Bet vispār es tikko vēl gribu pieminēt, mēs tā kā uzvarējām šogad tajās biznesa skicēs, tad man liekas, ka viņš tikai pagājušajā gadā aizsākās. Tieši augstskolā, man liekas, pat šogad aizsākās pirmais gads, pagājušajā. Un ko es varu pieminēt ar to, ka pagājušajā gadā mēs pat nezinājām arī pirmo vietu dabūjiet, tā kā uzvarēja Banka augstskolas komanda. Tas liekas tāds, labs, tad vienu gadu, pirmo gadu uzvar, otro gadu. Un tagad, ja pieteiksies vēl viena komanda, es arī gribu uzvar Banka augstskolas. Tā ir 3 gadus pēc kārtas. Mēs jau it kā varam pieteikties arī. Jā, un pa lielam mēs tur dabījām 1500 eiro, kas mums ir kā starta kapitāls, lai mēs stiprinātu mūsu SIA šobrīd SDRN. Tas ir kā pirmais atspēriens punkts tā kā finansiāli arī tādā ziņā. Jo mēs tagad neiztērējām, virtuālās realitātes brillēs, mēs tie tā kā atstājām katrs, lai mēs varam apmaksāt pamatu kapitālu un dibināt arī uzņēmumu. Jā, tā kā mūsu piedzīvojums, mūsu ceļš līdz šim brīdim noteikti ļoti interesants. Daudz emocijas ir piedzīvotas, un tā kā mēs nevaram izstāstīt pilnībā visu jums šobrīd, bet ja jūs vēlaties dzirdēt varbūt nedaudz vairāk un padziļinātāk par mūsu, ceļojumu, piedzīvojumu, tad droši rakstiet komentārus vai DM-ās, un mēs pastāstīsim vairāk. Tā kā par to visu, jo tas tā kā mums ir ko stāstīt, bet šajā epizodē vienkārši tā, ka jāiekļaujās nedaudz varbūt laikā ir un nevar pastāstīt visu sīki detaļās, kā mēs arī esam gājuši tam cauri, bet cerēsim, ka mēs esam iedoši to ieskatu, kā ir, ka tu centies veidot savu uzņēmumu un sāk kaut ko uzņēmēt darbību. Jā, un es domāju, ka es personīgi neko citu negribētu darīt. Es esmu ļoti priecīgs, kurš šobrīd esmu, un es zinu tagad, ka es vēlos šādi arī veidot savu dzīvi, ka es vēlos būt uzņēmējs un veidot savus uzņēmumus un taisīt kaut ko jaunu. Un runājot par to, es vēlos varbūt mums katram personīgi uzdot šo jautājumu, kas ir mūsu motivācija šajā, kāpēc mēs veidojam SDRN, kāpēc mēs veidojam platformu, kurā cilvēki var viens no otra izīrēt elektroniku. Tā kā individuālā motivācija, kāpēc vispār uzņēmējdarbību kaut ko Gan individuālā, gan arī mūsu komandas motivācija. Personīgi, kāpēc es kaut ko tādu veidoju, tas pirmkārt ir tas, ka tev ir brīvība nedaudz, bet tev ir brīvība, ka tu esi kaut ko izveidojis, tev ir brīvība par savu laiku, tu arī domāt, ko tu darīsi, ko tu nedarīsi. Otrs ir tas, ka tu vari būt kreatīvs un tev nav konkrēta sistēma iedot, kā atrisināt to, ko radušos problēmu. Tu neesi rāmjos, tu vari izpausties. Tev nav jāiet pēc konkrētas sistēmas, jo es zinu, ja man, piemēram, monotons darbs, tev, uzliec zīmogu, šitā papīra parakstu, tā tālāk, nolaiz tur, tas reāli būtu ļoti garlaicīgi, bet, piemēram, uzņēmējdarbība, man liekas, ir tāds interesants problēmas, kas tev arī, atver acis tā kā pa dzīvi nedaudz un iemāc arī daudz dzīves mācības, ka tu ej caur tam visam, jo neviens neteica, ka ceļš ir viegls, bet tas viss ceļš, tas viss piedzīvojums tev tā kā attīst kā personību un padara, tā kā, es nezinu, kā pateikt, nav īsti vārds, ar ko es varētu to izskaidrot, bet vienkārši tas tev, tā kā, ja tu esi uzņēmējdarbībā, tā ir nekad nebeidzama attīstība, jo, piemēram, es varu izdarīt salīdzinājumu, piemēram, sportists, un sportists vislabākais ir savā, 20, 30 gados, viņš ir ķipā savā primā, viņš var visu kaut ko izdarīt, bet biznesā, kad tu esi 20, tu esi zaļš gurķis, un tu daudz neko nesaprotu, tev nav īsti liela pieredze, bet jo gadi iet, tu esi tajā sportā iekšā, un, piemēram, 50 gados, 50-gadīgs biznesmenis ir daudzreiz labāks un pieredzējušāks nekā 20-gadīgs. Tas nozīmē, ka mēs dabūjam to pieredzi ar laiku, un šis ir sports nevis īstermiņā un nevis uz ātro, bet tas ir maratons, nevis sprints. Jā, tas ir tā kā maratons, jā, tas ir ilgtermiņā. Un jā, tās ir lietas, kāpēc es daru. Tas nav, protams, viss, man ir vēl citas motivācijas un vispārējais, bet tas būtu tā īsumā. Jā, kāda ir tava motivācija? Mana motivācija ļoti daudz lietas, ko Arnis jau minēja, es arī neatkārtošos un būs tas pats. Bet man galvenokārt arī ir tas, ka pirmkārt mēs mācāmies Banka augstskolā, kur mēs mācāmies uzņēmējdarbību, un tad, man liekas, būtu grēks kaut ko pašam šajā laika posmā arī neveidot. Un tāpēc izmantoju iespējas, ka es varu salikt tādus cilvēkus kā jūs, ambiciozus, kur arī
lekt iekšā tajā visā, darboties, nebaidīties un visu to darīt. Tas ir noteikti tas pirmais, tā motivācija. Tad ir iegūt noteikti pieredzi visā šajā jomā. Jo tad tu arī saproti, kā tas viss strādā, bet tas nav tik viegli, kā izskatās. Tu liekas, kas tas ir? Nē, bet varbūt tieši tas mūsu lauciņš pakalpojums ir tāds sarežģītāks nekā, piemēram, ja mums būtu produkts. Produkts varbūt, man tā gribas domāt, varbūt tas tā ir domāja, jo man arī nav pieredze, bet man liekas, ka produktu būtu mazliet vieglāk ieviest. Mēs vēl neesam to izmēģinājuši, tāpēc mums ir vēl visa dzīve priekšā. Jā, un tas ir mans, un tad noteikti arī kontakti. Tur arī var, man liekas, nebeidzam par šo runāt cik ļoti, bet tas var būt tās galvenās lietas, gan pabalnot tādi, gan arī savas lietas pieliekot klāt. Oliver, kāda ir tava tā motivācija vispār šo visu darboties? Es jau pirms tam nedaudz iesāku, ka es tagad jūtos pareizā vietā, kur es vēlos atrasties savā dzīvē, ka es vēlos darboties ar uzņēmēju darbību, un tas man nāk īstenībā jau no pamatskolas man šķiet, jo pamatskolā jau tad sāk rasties šie jautājumi, kas tu nākotnē vēlēs būt, un tas pamatskolā tur jau var sākt veidoties arī diezgan spēcīgi viedokļi, un tajā brīdī jau var sākt saprast, kas tu vēlēs būt. Un es tajā brīdī vēl spēlēju futbolu, tāpēc man bija tāds, jā, es gribētu būt futbolists, bet tas nebija tāds 100% nopietns, jo sāk nākt tīņi gadu virsū, bet, lai izvairītos no šī jautājuma, es diezgan bieži atbildēju vienkārši, es vēlos būt uzņēmējs. Atkasies no manis, es negribu atbildēt šo, es vēlos būt uzņēmējs, tā es atbildēju. Un tagad, smejoties vai nesmejoties, bet tagad sāk piepildīties šis varbūt iepriekšējais, kas iepriekš bija mana atruna, tad tagad tas jau ir mans sapnis, un tā motivācija arī, man patīk, kā Agnes pieminēja vārdu brīvība. Es uzskatu, ka tā tiešām ir sava veida brīvība, jo 9 līdz 5 šī rutīna vai nestrādāt kaut parastu office darbu, tas noteikti nav priekš manis, es vēlos būt apkārt, es nevēlos braukt uz vienu office un darīt, principā, vienu to pašu lietu katru dienu, es vēlos šo brīvību. Un smieklīgi, ka uzņēmēja darbībā šī brīvība izpauž 24/7 darbā. Tas ir pat vēl ilgāk, ja godīgi. Jā, bet 24/7, bet tas tāpatās. Es vēlos sasniegt to savā dzīvē, ka es plānoju savu laiku pats, es pats savu, principā, boss, un ka es arī, es varu dzīvot tā, kā es vēlos. Man nav jāskaita, zin kā, ok, man alga ienāks tad, labi, tad, otro mēnešu daļu uz ēdīšu roltonis. Es vēlos tiešām, ka es varu ieiet veiklā un, principā, neskatīties uz cenām, vai ne, un no tā rodas man motivācija, un, protams, arī izveidot kaut ko inovatīvu, kaut ko, kas palīdz pasaulē, jo arī mēs pieminējām iepriekšējā podkāstā, vai ne, kopš mēs esam uzsākuši šo, es domāju daudz ilgspējīgāk, un es saprotu, cik sliktā vietā, kā pasaule ir, un cik vienkārši mēs to varam visu uzlabot. Un es domāju, ka ja es spēšu to uzlabot un pēc tam kaut vai motivēt citus, lai viņi arī uzlabot to visu, un tas ir laikam tāds mans galējais, ka es vēlos nākotnē motivēt vēl cilvēkus, uzlabot sev dzīvi apkārt, savu dzīves līmeni apkārt, un tā būtu tā īsumā, garumā motivācija priekš. Nē, bet, ja godījumos, lielākais gandrījums ir citiem cilvēkiem rādīt piemēru, un ka tu zini, ka tu esi varbūt labs piemērs, un viņi ņem no tevis kaut kādas idejas, un viņi saprot, ka arī grib kaut ko līdzīgi darīt. Tas personīgi man ir bijis lielākais gandrījums, kad ir tā noticis dzīvē. Jā, ka tev cilvēks atnāk un pasaka, tu man iedvesmoji. Jā, vai arī kā to dari, vai arī es arī gribu pamēģināt, vai arī kaut ko līdzīgi darīt arī. Kā tev tas sanāk? Tas ir vienkārši tāda sajūta iekšā pēc tam ārās. Tas ir gandrījums, jā. Nē, bet ziniet, ir arī tā, ka mums ir jāatšķir, ir cilvēki, kuri dzird kaut ko, viņi saka, tas ir forši, bet viņi īstenībā pat ne līdz galam grib to pamēģināt. Un tagad ir jāatrod tos cilvēkus, kas viņi pasaka, ir forši, un viņi arī to izdara actually, nevis vienkārši nomet malā, jo man ir pašam bijis tā, ka, piemēram, es kādam kaut ko tur palīdz, kaut kas tam līdzīgs, un tad es vienkārši saprotu, ka viņš pat nav gatavs ieguldīt laiku tajā, lai kaut ko mainītu. Un, protams, tos cilvēkus ir jāmeklē, un
tas atkal atgriežas par tēmu par komandu un cik svarīgi ir atrast šos cilvēkus, pareizos cilvēkus. Un es jau pieminēju, man šeit man ir reāli paveicies ar komandas biedriem. Tas, kā mēs sanācām kopā un atradām to, principā, vienu lietu, nevis vienu lietu, bet daudzās lietas, kas mūs saista. Mēs neesam vienādi, mēs esam ļoti atšķirīgi, manuprāt. Tas ir tas, kas mums patiesībā savalk kopā. Kā magnēti, vai ne? Opposites attract, vai ne? Tā kā es domāju, ka šeit, komanda ir svarīga un man ar to paveicies, mums ir ar to paveicies. Jā, mēs esam parunājuši par mūsu piedzīvojumu, tagad arī par mūsu motivāciju. Tad pēdējais solis varbūt paliek tas, kur mēs pastāstam vairāk par mūsu uzņēmumu, kā viņš šobrīd funkcionē un darbojas. Vai mēs vēl kaut ko bijām ieplānojuši? Nē, tas man šeit būs tīri forša notis, kā beigt, ka mēs reprezentējam, noreklamējam sevi vēlreiz. Tāpēc, ja tu vēl nezini, kas mēs esam SDRent platforma, kurā cilvēki var viens no otra īrēt un izīrēt elektroniku. Tas ir tik vienkārši. Jā, pārsvarā mēs specializējamies uz to, ka mēs palīdzam tev atrisināt īstermiņa problēmas, kas saistīts tieši ar elektroniku. Varbūt tev tur jātais remonts un nav urbis, un tu redzi, ka tev tūmā cilvēks izīrē tieši. Tu paņem un izīrē vienu uz nedēļu, tu uztaisi savu remontu, tad dod atpakaļ un viss ir kārtībā. Tā nav jāpērk par, 300-400 eiro jauns urbis, tā lai kaut ko izdarītu. Pielietojumu var atrast jebkādos veidos. Protams, mēs nesakam, ka vienmēr tev būtu jāizvēlās īri. Ja tev ierīce ir vajadzīga uz tur ļoti ilgu laiku, protams, loģiskāk būtu nopirkt to ierīci, nevis īrēt. Vai arī īrēt ar izpirkuma tiesībām. Tā kā mūsu mājaslapa jau drīzumā būs gatavībā. Viņa jau šobrīd ir gatavībā, mums jāieliek pēdējās lietas, lai tā kā patiešām viss būtu gatavs. Mēs varētu tieši jums dot to labāko lietotāju pieredzi un lai jums būtu viegli, tā kā, es nezinu, kā Latvijas pateikt to navigate, tā kā, lai būtu pārvietoties. Jā, pārvietoties pa lapu un tā kā var viegli visu atrast. Tā kā noteikti sekojiet mūsu sociālajiem tīkliem, jo tur jūs visātrāk uzzināsiet par jaunumiem. Jā, un tā kā man liekas, saliekot to visu kopā, tas mūsu augstākais šobrīd mērķis ir izveidot šo uzņēmumu SDRent, kas palīdzēs sabiedrībai, un ne tikai tā, ka palīdzēs, piemēram, atrisināt īstermiņa ķibeles, bet arī palīdzēs vispār padarīt ilgspējīgāku environment apkārt tev. Jā, tu samazini CO2 nospiedumu un vispārējo, kas nāk līdz ar to, ka tu maksimizē savus resursus, jo būsim reāli tā kā īrēšana ir, tu maksimizē savus resursus, jo varam paņemt vienu piemēru, ko Jānis ir teicis par mašīnām, to, ka 95% no savas dzīves mašīnas stāv uz vietas. Līdzīgs, domāju, ar elektroērīci. Jā, un mēs maksimizētu vairāk tos resursus, ja viņi stāvētu uz vietas tikai 10%, kāds ir, piemēram, labi redzams ar Citybee. Viens cilvēks noliek, nākamais paņem. Mēs tieši to pašajiem, tikai nedaudz savādākā veidā un ar elektroniku. Un tā kā, man liekas, visu savalkot kopā sākumā mēs pastāstījām par savu piedzīvojumu, un man liekas, cilvēkiem no tā bija jāpaņem tas, ka nav viss viegli, nav viss rožaini, ir tā, ka ir ļoti arī, sliktas emocijas, ir tā, ka tu vēlies padoties, bet galvenais ir tas, kā tev cilvēki apkārt ir, cik labi viņi to spēj motivēt un cik labi jūs komanda, kā jūs spējat sadarboties un viens otru motivēt grūtos momentos, jo nekad nebūs viegli, vienmēr būs slikti momenti, vienmēr būs momenti, kas tev vilks uz leju, vienmēr būs momenti, kas tev liks domāt, ka šis nav īstais, ka tev ir jāpadodās, tev būs šaubas galvā, bet ja tu tiec tam pār, tālākais tā sliktā drūmā kalna, kur visu laiku līdz lietas ir tā, spilgtā saulainā oāze, kur tu vari atrast labākos augļus un labāko, ko tu vispār vari iedomāt. Un tad priekšā ir vēl viens drūms, vēl lielāks kalns. Izrādās, ka tas ir tikai sākums, bet aiz viņa ir vēl viena oāze, un tā viss mums turpinās. Jā. Tā kā ir pa kalniņiem vislaik tā. Jā, bet, kā saka, ja nebūtu kādreiz slikti, tad tu nezinātu, kad ir labi. Jā. Tāpēc tas ir vajadzīgs. Un bez šādiem izaicinājumiem tu nevarētu attīstīties, tu visu laiku būsi savā burbulī, ko jau esmu pieminējis pirms tam.
Un tu minēji arī par īrēšanu, jūs gribat vairāk uzzināt par īri un pret pirkšanu. Mēs par to aprunājam jau iepriekšējā podkāstā vienā. Tā bija otrā epizode. Tā kā noteikti ejiet skatieties mūsu sociālas tīklus, ejiet noklausieties mūsu iepriekšējās epizodes, ja jums vēl nav iznācis. Un, tad uz tikšanos. Es esmu Olivers. Es esmu Magnis. Un es joprojām esmu Jānis. Šis ir Digitālais Vilnis. Un paldies, ka skatījies. Mēs ceram, ka šī informācija tev bija noderīga un varbūt palīdzēs kādā no dzīves situācijām. Ja tu vēlies uzzināt vai arī ieteikt, par ko mēs varētu parunāt nākamajā mūsu podkāstu epizodē, tad sazinies ar mums vai atstāj komentāru apakšā. Atā! Čau!